Labdien, dāmas un kungi! Es esmu Jāzeps Baško. Šovakar mums ir atklāta sapulce saskaņā ar likumu par piketiem, sapulcēm un gājieniem. Drīkst runāt tikai pēc vadītāja atļaujas. Kas vēl? Un šī ir Konservatīvās domas konferences 9. sesija. Un līdz šim visas 8 mēs esam tradicionāli sākuši ar lūkšanu. Un aicināšu to darīt arī šoreiz. Lūdzu piecelties Latvijas valsts himnai. Skaidra valoda par skaidru naudu un brīvību. Pamudinājums šodienas kopā sanākšanai ir grozījuma projekts ministra kabineta noteikumos numuru 550 par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņu deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu. Pildot pagājušā gada nogalē Saeimas noteikto likumā par nodokļiem un nodevām, valdība pat vasarā ir noslēgusi formālo sabiedrisko apspriešanu noteikumu grozījumu projektam, kas nosaka stingrāku uzraudzību iedzīvotāju darbībām ar savu naudu bankomātos. Ir iecerēts, ka par skaidras naudas iemaksāšanu bankomātā virs 750 eiro un skaidras naudas izņemšanu no bankomāta virs 1500 eiro bankām būs jāsūta automatizēta sliekšņu deklarācija finanšu izlūkošanas dienestam, kas tālāk to pārsūtīs valsts ieņēmumu dienestam. Šodienas sapulces mērķi ir šādi. Aicināt valdību nepieņemt plānotos grozījumus, lūgt Saimu atgriezties pie likuma par nodokļiem un nodevām, kas pieprasa šos grozījumus. Tie ir tehniskie mērķi. Šodien šeit klātienē mūsu mērķis ir uzrunāt sanākušos un vēlāk šī pasākuma video ieraksta klausītājs. Mēs vēlamies aicināt aizdomāties par lielo bildi, jo mazajā bildē gandrīz viss ir tieši tā, kā šo grozījumu aizstāvi saka. Pēdējās nedēļās viņi stāsta, ka skaidrs naudas aprite netiek ierobežot, kas nav taisnība, bet citādāk viņiem ir pilnīgi taisnība. Var ticēt, ka iecerētie pasākumi mazinās ēnu ekonomiku konkrētajās dimensijās, uz kurām jaunā politika tiek mērķēta. Bet tas nav viss, ko nozīmē šāda šaura tehnokrātiska pieeja sabiedrības organizācijai. Tehnokrātijas aizstāvi to varētu aprakstīt šādi. Ir problēma, lūk, ir tehnisks risinājums. Tomēr nereti iznāk otrādi. Ir tehniskas iespējas risināt, tā tad ir risināma problēma. Galu galā paskatīsimies, kāds ir ministru kabineta noteikumu nosaukums un kāda ir to ģenēze. Mēs savulaik sākām ar noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas apkarošanu, ar terorismu finansēšanas apkarošanu. Un tagad ar šiem pašiem instrumentiem valsts turpina vairot savas tehniskās iespējas ietiekties likuma paklausīgi iedzīvotāju privātajā dzīvē. Mūsu mērķis šodien ir aicināt sabiedrību apzināties dabisko tendenci, kādai ir pakļauta jebkura kompleksa sabiedrības organizācija, kur nepārtraukti uzlabo konkrētu tehnisku mērķu sasniegšanai. Proti, tā pakāpeniski un neatgriezeniski ierobežo indivīda un ģimeņu brīvību. Imunitāte pret šīm tendencēm sabiedrībā ir aktīvi jāuztur. Mūsu mērķis šodien ir aicināt jūs apzināties veidus, kā arvien vairāk redzoša un zinoša valsts apdraud mūsu brīvību. Tieši to brīvību, kuras dēļ mēs atjaunojām šo valsti. No pirmās sesijas konferences demos uzstādījums ir būt pārpartejiskai politiskai konferencei. Pēdējo 5 gadu nepārtrauktajā skrējienā, kad visam pāri vienmēr ir kāds it kā visu citu atceļošs ārkārtas virsjautājums, tas ir kaut kas daudziem nesaprotams, kā var būt politisks un reizē ārpus partijām vai pāri partijām stāvošs. Pateicoties daudzu pūliņiem, Latvijā tiek kultivēts priekšstats, ka svarīgāk par priekšlikumiem, par ko jūs iestājaties, ir tas, kas vēl par tiem iestājas. Ja jūsu pozīcija sakrīt ar ļaudīm, kas kādā citā jautājumā pieturas pie nepareiziem uzskatiem, tad jūs jau sevi arī esat iezīmējis. Tāds ir skaļajā politiskajā komentariātā valdošais noskaņojums. Tie politiķi, kas oponentu viedokli diskvalificē kā piederīgi vienam vai otram naratīvam, arī kultivē šādu tuvredzīgu demokrātijas skatījumu.
Demokrātijā vairākumu neveido pūlis, kas būtu vienprātīgs visos jautājumos vai kas būtu gatavi, teiksim, kopā iet izlūkos. Demokrātijā vairākumu konkrētā jautājumā veido dažādi sabiedrības locekļi, kuriem gadās būt vienisprāts par konkrētu sabiedrības organizācijā pielietojamu līdzekli. Viņu mērķi šī līdzekļa atbalstīšanai var būt un parasti ir dažādi. Mēs šeit sanākušie esam dažādu uzskatu, pārliecību un politisko piedarību vai nepiedarību cilvēki, kuri visi ir pret plānotajiem ministra kabineta noteikumu grozījumiem. Mūsu mērķis ir šodien pārliecināt jūs, tikpat raibas piedarības klausītājs, par to pašu un par lielo bildi. Pasākuma kārtība būs šāda. Tagad secīgi mēs dosim vārdu galvenajiem uzaicinātajiem runātājiem, kur centīsies ar striktu laika limitu 5 minūtes aizstāvēt brīvību, ja to ir iespējams. Pēc tam dosim vārdu vēl dažiem iepriekš saskaņotiem runātājiem ar mazāku laika limitu. Visbeidzot, iespēja izteikties arī ar laika limitu būs klausītājiem. Tomēr uzreiz brīdinu, ka brīva diskusija turp un šurp starp runātājiem un klausītājiem šeit nenotiks. Ja kāds no klātesošajiem vēlēsies pievienot argumentus brīvības aizstāvībai, tie būs īpaši gaidīti. Kā jūs labi saprotat, šodienas sapulces mērķis nav gāzt valdību vai veicināt Saeimas fasādes drīz remontu. Demos nav arī skolas direktoru kabinets, mēs šeit neprasām no politiķiem atskaitīties. Šis ir izglītojošs politisko kultūru spēcinošs pasākums. Mēs aicinām politiķus un citus vairot sabiedrības izpratni par vērtībām, par kurām viņi šodien te iestāsies. Konferences nosaukums ir Konservatīvās domas konferences. Uzreiz gribu norādīt, ka nekādas nodevas konservatīvismam šeit netiek gaidītas. Šī nav akadēmiska vai identitātes meklējuma konferences. Neviens te nemēģinās noskaidrot, kurš ir īstāks vai neīstāks konservatīvais. Šīs sesijas konservatīvisms ir tajā vērtībā, ko mēs visi kopā aizstāvam. Skaidrs naudas norēķins. Tātad tiesības brīvi rīkoties ar privātu īpašumu, tātad personīgo un līdz ar to arī politisko brīvību. Kā pirmajam vārdu došu zemkopības ministram un partiju apvienības ZZS valdes priekšsēdētājiem Armandam Krauskungam. Lūdzu. Labdien! Liels paldies, ka uzaicinājāt pirmo reizi. Es tiešām šeit esmu tāpēc, ka tā ir mana pārliecība, ka skaidra nauda un tās tiesības to lietot ir brīvības garants katram mums. Un skaidra nauda nodrošina ne tikai brīvību, bet arī konfidencialitāti un tiesības arī tiem, kuri varbūt nemāk tik labi apieties ar digitālām jaunām tehnoloģijām, joprojām saņemt visus pakalpojumus. Es kā zemkopības ministrs ļoti daudz arī esmu lauku teritorijās. Un laukos cilvēkiem bankomāti nav pieejami vairāk 10 km attālumā, un ne visi zemnieki, kur brauc uz tirdziņiem, var izmantot, piemēram, bankas termināļi, kur tas arī maksā naudu, lai to tātad bankā saņemtu, noslēgtu līgumu, pēc tam izmantotu. Jebkurš zemnieks, kurš brauc, tirgojas ar savu produkciju, viņam jābūt ir iespējami to darīt skaidrā naudā. Otra lieta, kas ir ļoti svarīga, tas arī drošības jautājums ir, jo skaidru naudu ir mājā jātur katram. Šī situācijā, kad mēs runājam par dažādiem apdraudējumiem, pat nevajag skatīties uz valsts apdraudējumu, bet skatīties, kas notiek, kad sākās kaut kāds dabas katastrofas vai kad arī, piemēram, modernās tehnoloģijas streiko. Tikko Spānijā, arī daļā Francijā nebija elektrība un neko nevarēja pa kartēm iegādāties. Tikai skaidrs naudas darījuma. Kaut kas tāds notiek Latvijā, un arī tie cilvēki, man draugi, kas tur bija Spānijā, ja viņiem nebūtu skaidra nauda, viņi pat nevarētu paēst. Tas tiešām ir cilvēku pamatiesību un arī faktiski dažādu sociālo grupu brīvības un atbalsta pasākums. Un es gribētu teikt, ka es no savas puses pieliku, ka tas nav tikai ar šiem ministra kabineta noteikumiem. Tur ir daudz vairāk jau dažādos likumos un arī ministra kabineta lēmumos. Jāsaka gan, pa kuriem arī es pats dažiem balsojis. Iestrādāts, ka jāturpina pie tā ir darbs. Un, piemēram, pamats ir arī ēnu ekonomikas ierobežošanas plāns, kas bija 2024. gada sākumā pieņemts, uz kā pamata arī tiek virzīti šie noteikumi. Bet viena priecīga ziņas var izstāstīt. Šodien ministra kabinetā mēs apstiprinājām grozījumus darba likumā. Sākotnējā redakcijā bija mainīta, tātad bija doma mainīt vienu būtisku pantu par darbu algu. Līdz šim darba alga ir jāsaņem
skaidrā naudā. Ja vienojās ar darba devēju, darba ņēmējs, tad var saņemt ar pārskaitījumu bezskaidrā. Bija doma šo pantu mainīt otrādi, ka pamatā ir bezskaidrā un tikai vienojoties ar darba devēju var skaidrā. Mēs no savas puses, tātad gan es, gan Labklājības ministrs no Zaļo zemnieku savienības, mēs nevirzījām tādu projektu, mēs virzījām, ka paliek vecā kārtība. Likums, protams, ies uz Saeimu, debats vēl būs, bet es ļoti ceru, ka šis arī tiks saglabāts. Un tas ir viens tāds piemērs, ka mums ir visiem jāstrādā ikdienā, jāseko līdzi, jo ir tie, kas saka, ka skaidra nauda ir ēna ekonomika, tā ir korupcija, bet tā nav patiesība. Tādā veidā mēs aizvainojam ļoti daudz cilvēkus, lauku iedzīvotājus un arī godīgus uzņēmējus, kur operē skaidra nauda. Un tādā gadījumā jau mēs varētu teikt arī tādās ekonomikās kā Vācijas ekonomika, kur ir ļoti nozīmīga skaidra nauda un daudz citas valsts. Ne visi tā kā Skandināvija, kur viss ir digitāli. Tad arī šajās valstīs tad uzņēmēji negodīgi. Iedzīvotāji negodīgi. Nē, tā nav. Un man pozīcija ir tāda, un es tāpēc arī aizstāvu skaidru naudu. Nietaupot laiku, nedaudz saku paldies. Paldies, ministru kungs. Es vēl piebildīšu par ēnu ekonomikas ierobežošanas plānu, ka tas tiešām melns uz baltu paredz. Es te vienu teikumu vienkārši izlasīšu. Plānā iekļaut pasākumu, kas paredz nodokļu maksātāju kopvērtējumu reitingu izmantošanu publiskajos iepirkumos, komats. Skaidrs naudas aprits ierobežošana, bezskaidrs naudas darījuma izmantošanas veicināšana un tā tālāk. Tā kā tas tik tiešām ir jau vairākos likumos nostiprināts. Kā nākamo runātāju es aicināšu ekonomistu, politspēka tautas zeme valstiskums līderi Guntaru Vītolu. Lūdzu. Labdien! Kas ir brīvība? Savulaik, kad nodibinājām savu valsti, mēs ieguvām brīvību rīkoties pēc savas tautas vēlmēm, lemt pašiem rīkoties brīvi no citu valstu gribas. Par šādu brīvību daudz cilvēku atdeva savas dzīvības. Brīvība iedvesmo, uzrunā, bet tā neaprobežojas ar valstu robežu noteikšanu un valsts pārvaldes ievēlēšanu. Pastāv valsts, kuras ir suverēnas, bet totalitāras. Tādām raksturīgas cilvēku tiesību ierobežošana. Tās nav brīvas valsts, jo brīvu valsts pamatā nozīmē brīvus cilvēkus. Tieši tāpēc demokrātijas tiek uzskatīts par vislabāko valsts pārvaldes mehānismu. Demokrātijām piemīt ļoti dažādi un bieži fundamentāli trūkumi. Tādās ir grūtāk panākt vienotu un efektīvu valsts pārvaldi, kas darbojas roku rokā vienā virzienā. Latvijā, kā piemērs, valdība ir visnotaļ un jau ilgstoši neefektīva. Es pat teiktu tuvu rīcību nespējīgai, jo koalīcijas bieži veido politspēku ar diametrāli pretējiem uzskatiem un vienoties pa kopīgu attīstības virzienu ir tuvu neiespējami. Tomēr mēs aizstāvam demokrātisku sistēmu, un tam pamats ir brīvība kā pamatvērtība. Tiesības izvēlēties valsts vadību, balsojot aizklātās vēlēšanās un tādējādi paužot savu brīvu gribu. Patiesi brīva valsts ir tāda, kuras pilsoņi ir brīvi savās izvēlēs un lēmumos. Tas pirmkārt un galvenokārt nozīmē tiesības uz privātu īpašumu, tā neaizskaramība, kā arī tiesības brīvi izpausties, runas brīvība. Nevienam nav tiesība tev aizrādīt par to, kā tu balso, par ko tu balso, kāda ir tava motivācija. Šo brīvību šādas tiesības nodrošina tieši aizklātas balsošanas iespēja, tieši tāpēc tāda pastāv. Lai brīvam cilvēkam nebūtu jāriskē ar to, ka savas izvēles dēļ viņa karjera vai citas sabiedriskās miedarbības formas neciestu viņa personīgās izvēles dēļ. Tiesības uz privātumu ir fundamentāla vērtība, to nedrīkst ierobežot. Eiropā nevēl tāpēc pastāv privātu datu aizsardzības likumdošana. Tu nedrīkst glabāt citu cilvēku datus un izmantot tos savādāk kā līguma attiecību realizēšanai. Līdz ar internetu atnākšanu cīņa par privāto datu aizsardzību paliek tikai aktuālāk un visticamāk nebeigsies nekad.
Vienlaicīgi notiek process arī konkrēti Eiropā, kur tiesības uz privātumu tiek arvien vairāk ierobežotas no valsts puses, argumentējot ar labiem nodomiem, kuri nekā citādi kā uz elli neved. Tā elle ir totalitārisms, kurš tā nemanāmi un arvien vairāk ienāk mūsu dzīvēs. No kurienes rodas šādas totalitārismu tendences? Ļoti vienkārši valsti nepārvalda tikai ievēlēti cilvēki. Valsti pārvalda tas, ko mēs pazīstam kā deep state vai dziļo valsti. Faktiski tā ir ļoti spēcīga ierēdniecība ar savām instrukcijām un normatīviem. Pat tad, ja tu nonāc visaugstākajā amatā, mūsu gadījumā tas būtu kāds no ministra amatiem, ministrs ātri attopās, ka viņa rokas ir lielā mērā sasietas un viņš nevar realizēt savus ieceres. Un tad, kad, piemēram, vide saka, ka labu mērķu vārdā cīnīšoties ar ēnu ekonomiku, tiks ierobežots visu cilvēku privātums, kontrolēts iemaksas un izmaksas bankomātos, kas tiešā veidā skar mūsu tiesības brīvi rīkoties ar savu privāto īpašumu. Gadījumā, ja vidu kontrolieriem, respektīvi ierēģiem, kaut kas nepatiks, viņiem būs tiesības uzdot jautājumus, tiks tērēts tavs laiks un pārkāpts privātums. Es personīgi esmu saskāries ar situāciju, kad pārskaitu naudu no viena savu kontu uz citu banku un man uzdod jautājumu, kāpēc es to daru un kur es to naudu tērēšu. Tas ir rupšs privātuma pārkāpums, bet šādi noteikumi mūsdienās parādās arvien biežāk. Lēnām tiek atņemts mūsu pamatbrīvības. Eiropas Savienība virzās uz to, lai līdz 2030. gadam aizliek datu šifrēšanu cilvēku savstarpējā komunikācijā sarakstē pa elektroniskiem saziņas līdzekļiem. Šādi saraksti pārvietojas pa internetu un nešifrētā veidā tiktu apdraudētas tiesības uz privātumu. To pie vēlēšanās var nolasīt gandrīz jebkurš. Tiem, kuri saka, ka mēs šādā veidā cīnāmies pret nevēlamām parādībām, tostarp nodokļu nemaksāšanu, es teikšu tā. Nejauciet pamatbrīvību ierobežošanu ar tiesiskumu nodrošināšanas mehānismiem. Jebkurai valstī ir tiesības aizdomu gadījumā, ja ir pamatots iemesls, aizdomas, ka ir noticis likuma pārkāpums, iejaukties un veikt tiesiskas darbības, tostarp pārkāpjot privātuma robežas. Bet tas tiek darīts ar tiesneša atļauju konkrētā lietā, uzrādot pietiekošu pamatojumu šādu darbību veikšanā. Brīvā valstī nav nekāda pamata un ir bīstami noteikti jebkādus un jebkādi pamatots vispārējus ierobežojums cilvēkiem rīkoties ar savu privāto īpašumu, nevienam neko nepaskaidrojot. Pretējais nozīmē akceptēt, ka virzāmies uz totalitāru valsti. Es esmu par brīvu Latviju, un es to vēlos redzēt tieši tādu, kā to bija iecerējuši mūsu valsts dibinātāji. Paldies! Paldies, Vītola kungs. Kā nākamo runātāju aicinātu zvērnātu advokātu Artūru Zvejselnieku. Jā, paldies. Es gribētu parunāt par tādu lietu, ko jau daudz pieminēja, kā skaidra nauda un privātā dzīve. Jūs redzat, mūsdienās ir diezgan grūti iedomāties faktiski jebkuru jūsu darbību veikšanas, kas nebūtu saistīta ar kaut kā maksāšanu. Un atceramies to, ka jebkurš maksājums, ko jūs veicat caur banku, ko jūs veicat ar karti, atstāja pēdu. Un būtībā mūsdienās mēs varam noskaidrot ne tikai to, un tas īstenībā ir salīdzinoši vienkārši. Ja jūs esat veicis pirkumu veikalā ar karti, pēc būtības ir precīzi definējums brīdis, laiks, kad jūs esat to veicis vieta, un būtībā nav arī pārlieku sarežģīti vairs noskaidrot, ko konkrēti jūs, piemēram, esat pircis. Nerunājot par to, ka tas jau pilnībā atsakot līdzi jūsu pārvietošanos, jūsu atrašanās vietu, jūsu tēriņus, kur, ko un kāpēc jūs pērkat. Un, protams, šādas ziņas dod milzīgi plaša informācija par jums. Pie tam, tīri tehniski, ko nozīmē šie noteikumi. Šis te ziņojums, ko saņems Finanšu izlūkošanas dienests vai vide par jūsu veiktu darbību ar skaidru naudu, dos pamatu šai iestādei sākt jūsu izpēti. Protams, tas nenotiks katrā gadījumā. Bet ja iestādē kādai
amatpersonai tādu vai savādāku iemeslu dēļ liksies, ka viņi šo izpēti var veikt. Šis te viens fakts, ka jūs esat veicis šo te darbību, vai noņēmis šo naudas summu, vai uzskaitījis, dos pamatu veikt jūsu pētīšanu. Un šī pētīšana būtībā atļaus piekļūt pilnīgi visiem datiem, kas ir saistīti ar jūsu maksāšanu. No vienas puses jau it kā jūs visu darat godīgi, un jums nebūtu no valsts ko slēpt. Ok. Bet ar to vienmēr aizbildinās privātās dzīves ierobežošanā. Šeit jāsaprot viena lieta. Jā, mēs, protams, gribētu cerēt, ka visi, kas strādā valsts iestādēs un arī bankās, kurām ir pieejama šī informācija, ir absolūti kristāli skaidri un godīgi. Bet, kā mēs zinām, un diezgan bieži dzīvē esam novērojuši, diemžēl tā nevienmēr ir. Un, diemžēl, neviens nevar garantēt, kā šī informācija tiek izmantota, kādā nolūkā tā tiek izmantota un kur šī informācija gala rezultātā nonāk. Jā, protams, likumā ir rakstīts, ka viss tas notiek konfidenciāli, ka tā informācija nav pieejama nevienam, bet, kā mēs zinām praksē, diemžēl, regulāri notiek dažādas informācijas noplūdes. Tāpat arī valsts iestādes atsevišķas amatpersonas var izmantot šo informāciju savām vajadzībām. Pretēji, skaidra nauda faktiski garantē jūsu privātās dzīves anonimitāti, jo izsakot pirkumus, darījums, ko jūs esat veicis ar skaidru naudu, teorētiski, protams, var, bet faktiski tas ir daudz sarežģītāk. Un šeit, protams, arī, it kā tā summa, 750 eiro, labi, bet atkal atceramies, vienmēr šie ierobežojumi sākas ar mazāk ierobežojušām lietām. Senāk bija atļautas daudz lielākas summas skaidrā naudā. Tagad 750. Tikpat labi pēc pāris gadiem tie varbūt būs 100 eiro jau, ja? Un līdz ar to faktiski tie ir nepārtraukti papildus ierobežojumi, un tas ir nepārtraukta iejaukšanās personu privātajā dzīvē. Un jā, mēs varam cerēt, ka valsts vienmēr būs draudzīgā, vienmēr būs labā, vienmēr būs demokrātiskā. Bet atkal, mēs varam demokrātiskā ceļā izveidot mehānismu, kurš nožņauts šo demokrātiju. Jo tiklīdz kā valsts iestāžu rīcībā ir faktiski neierobežota informācija par jūsu privāto dzīvi, valsts iestādēm ir lieliskas iespējas šo informāciju pavērst pret jums. Un tīri uzzīmējot, dzīve ir dzīve. Es, piemēram, likumus zinu ļoti labi un krimināla likumus zinu ļoti labi, jo ar to katru dienu strādāju. Un ticiet man, jebkurš no jums kādreiz dzīvē kaut ko pārkāpj. Un attiecīgi, vai tā būtu politika, vai tās būtu sadzīves kaut kādas jautājumi, biznesa attiecības un tam līdzīgi. Ar pietiekam plašu informāciju par cilvēku vienmēr var atrast kaut ko, vienkārši pasakot, par ko pie viņa piesieties. Zinām veco teicienu, no totalitārismu laikiem būs cilvēks pantu atradīsim. Ja? Šeit ir tieši tas pats. Tā ir faktiski informācija, ko jūs darat un sniedzat, maksājot ar karti, ir faktiski informācija, kas ļoti labi un pilnībā atklāja jūsu dzīvi. Un ja tiek aizvien samazināta šī iespēja jums darboties ar skaidru naudu, tas nozīmē, ka jūsu anonimitāte, ka jūsu privātā dzīve faktiski izzūd. Un pie nepieciešamības, ar tādu vienkāršu iemeslu, ka jūs noņēmāt bankomātā 750 eiro, valsts iestādei ir tiesības pētīt, vētīt katru jūsu soli, katru jūsu veikto pirkumu, katru jūsu veikto maksājumu, un tālāk jau, kā šī informācija tiks izmantota, to mēs nevaram zināt. Tāpēc arī, manuprāt, ir jābūt kaut kādai vienai robežai, un, manuprāt, šobrīd šī robeža jau tiek pārkāpta, kur nevar būt absolūta valsts kontrole pār personu privāto dzīvi. Personai ir jābūt pietiekam plašam logam, kurā tā var darboties tā, ka par viņu šīs ziņas nenonāk valsts iestāžu rīcībā. Jā, ir jāapkaro noziedznieki, ir jāmaksā nodokļi, ir jācīnās ar lielām naudas summām, bet ticiet man, mūsdienās vairs nelegālu naudu čemodānos, varbūt kaut kur, Dienvidamerikā, tur narkobaroni nesā, bet Latvijā lielās naudas summas, lielās noziedzīgās summas sen jau vairs nestaigā čemodānos. Viņas apgrozās kontos, offšoros un tā tālāk. Tas ir atkal cits stāsts. Bet šobrīd faktiski tas, kas notiek, šis ir nopietnas solis valsts iespējām kontrolēt personu privāto dzīvi pie tam līdz mazākajam sīkumam. Un, manuprāt, šis solis jau ir par daudz, jo nākošie soli praktiski pilnībā likvidēs privātumu. Tāpēc es šo neatbalstu. Paldies! Paldies! Jā, tas ir interesanti, kā daži labi amatpersona aizstāvot šos grozījumus
tā runā, it kā viņi un viņu labie nodomi vienmēr būs šai amatā, un ka aiz viņiem nevar nākt kāds cits. Viena profesija, kas ļoti labi zina savu laicīgo dabu, ir Saeimas deputāti, un kā nākamo runātājs aicinātu 14. Saeimas deputātu no Nacionālās apvienības Saeimas sekretāru biedru Jāni Grasbergu, lūdzu. Jā, labdien, paldies. Jā, patiešām par robežām, par lielo bildi un mazo bildi. Baškau kungs aicināja pastīties, varbūt atzūmojot to visu, ja tā bišķiņ no attāluma, kā tas viss kopā izskatās, bet es gribētu teikt, ka vajag arī piezūmot, ik sevišķi, lai saprastu robežas un kurā brīdī tā robeža tiek pārkāpta. Es arī tā izprintēju tos MK noteikumus un lasot, pasvītrojot, robeža tiek pārkāpta tajā brīdī, kad pie naudas izņemšanas 1500 eiro tev tiek šīs ziņas sūtītas, tevi sāk pētīt, ko mēs tikko jau dzirdējām, un tā ir nauda, kuru tu esi saņēmis savā kontā, kā algu, par kuru ir samaksāt nodokļi, visas lietas, un piezūmojot to klāt, tu redzi, ka tev par to var sākt prasīt atskaites. Mēs jau šobrīd sociālos tīklos vēl kādos ierakstos redzam, kur daži pajokojās. Ierakstot tajā maksājuma uzdevumā kādu varbūt piedauzīgāku saukli, vēl kaut ko speciāli uz sevi izsaucot uguni, ja? Un pēc tam to publicējot, bet tas jau parāda šo te attieksmi. Un skaidrs, ka Finanšu ministrijai ir labi nodomi, vēlme apkarot ēnu ekonomiku, bet, ja mēs tā papētam tādas senākas ekonomikas, ja, kas ilgāk darbojās, tad bieži vien šī te apkarošana ir uz iekšējā patriotisma rēķina. Ja, kad tu jūties atbildīgs par savu valsti, tu saproti, kur nodokļi aiziet, kā tas viss tiek darbināts, un principā cilvēks pat neiedomājās par to, ka vajadzētu pārkāpt. Bet šajā gadījumā to tā iegriežot totalitāri, ja, tad man tagad tas patriotisms vēl vairāk pazūd. Un par to liecina šie te ieraksti, kur izsauc to uguni uz sevi un mēģina to parādīt. Un, ja mēs skatāmies uz arī naudas iemaksu 750 eiro, un tur ir vēl tāda atsauce, ka to nedarīs tajos brīžos, kurā ir iesaistīti inkasācijas pakalpojumu sniedzējs. Tad es domāju, tie daudzie mazie uzņēmēji, kur jau Krauzes kungs minēja, ja lauku teritorijās bieži vien tirgojās arī pilsētās, un tad pēc katra tirdziņa viņi paņem savu karti un bieži vien ieskaita to naudu savā kontā, ja, un tas ir tāds vienas dienas ietirgojums, un tad par katru šo dienu tiks sūtītas ziņas uz valsts ieņēmumu dienestu. Un, bet, lai no tā izvairītos, var izmantot inkasāciju, kas maksā vismaz 10 vai pat 20 reizes dārgāk, ja, un es gribētu redzēt to inkasācijas kompāniju, kas brauks kilometrus, ja, no savas bāzes vietas, lai iekasētu, teiksim, šos te 1000 eiro. Un, ja mēs padomājam par summām 1500 un 750, tad tie būs ļoti daudz dati, kas tiks izsūtīti, tad kādam viņi ir jāapkopo, jo es tā pēc pazīmēm saskaitīju kopā tā kādas 8-9 sanāk, kas tad būs jābūt tajā visā iekšā, un tas atkal maksās kaut kādu resursu. Tas nozīmē, ka tā apkalpošana, konta apkalpošana palielināsies uz augšu. Un tāds piemērs, tur gan bija noteikumos, ko drīkst runāt un ko nedrīkst teikt, ka personīgs piemērs nedrīkst minēt, jo klausītājiem būs garlaicīgi, bet ir tāda sabiedrības kategorija kā politiski nozīmīgās personas. Un ja viņi nodarbojās ar uzņēmēju darbību, tad viņiem ir juridiskais konts, un par šādu konta apkalpošanu banka atsūta rēķinu katru mēnesi 40 eiro. Ja, tas ir 480 eiro gadā. Un neskatoties pat uz apgrozījumu. Un uzdodot bankai jautājumu, kādēļ tik liela konta apkalpošanas maksa, viņi saka, mums ir jāveic darbības. Mums par jums ir jāsūta ziņas, mums ir jums jāsako tur līdzi, ir jāapstrādā dati, un tāpēc mēs godīgi iekasējam to pretī. Bet tādam uzņēmējam, kurš ir politiski nozīmīga persona, viņam jau nav citu variantu. Viņam to kontu vajag, un šī nauda ir jāmaksā. Ja? Un šādā te gadījumā, ja būs tāds
mazais tirgotājs, kur es minēju pirms tam, un viņam katru sestdienu ir šie ieņēmumi. Nu, es domāju, ka banka arī vienā brīdī viņam teiks, hei, mums ir papildus darbības jāveic, ja mēs konta apkalpošanu pa 5 eiro nekādīgi nevaram mēnesi izdarīt, nu vajadzēs 50 vai 40 eiro. Ja? Un tajā brīdī tas mazais lauksaimnieks, ja, bioloģiskais saimnieks, kuram bija tie 480 eiro jāmaksā gadā, vērsās pie citas bankas, un viņa teica, ka mēs sākam no 100 eiro mēnesī. Teicu, labi, paldies, skatīsimies kādu citu, bet katrā ziņā šis nav atbalstām, tas patiešām ir brīvību, neatkarību un demokrātiju apņemošs faktors. Un es gribētu teikt lielu paldies Demos, arī Jāzepam Baško par šo iniciatīvu, jo, ja mēs necelsimies un neiebildīsim, nu tad viņš tā arī lēnām aizslīdēs uz priekšu. Un es atvainojos arī, ja esmu par šo likuma projektu balsojis par, neizlasot kārtīgi, ja, un neapdomājot, pie kā tas var novest. Jo bieži vien tai deleģējumā ir ierakstīts tikai, kad MK izstrādās noteikumus, un ka mēs tā ļoti apaļ to izdarām. Un aizvien biežāk šis ir jūtams un redzams, kad tas, ko mēs Saeimā nobalsojam, kad tajās detaļās ir daudz dziļākas tās lietas. Tā kā liels paldies organizatoriem un uz priekšu. Paldies, Grasberg kungs. Tā kā mēs jau droši vien sākam pagurt sēdēdami, un Grasberg kungs pieminēja sociālmedijas, tad varbūt viens tāds ilustratīvs ierakstīņš sociālmedijos nevar zināt, vai tas ir pa īstam, bet tāds ir uzrakstīts, un tāds bija neliela atsaucība. Kāds raksta: totāli nesaskata problēmu. Cik bieži cilvēkam vajag tādas summas skaidrā naudā? Ja kāds saka, ka regulāri, tad visticamāk tā nav īsti legāla nauda. Savukārt, ja vajag vienreiz gadā, nav taču problēma paskaidrot, no kurienes un kam. Kā nākamo runātāju aicināšu bijušo aizsardzības un ārlietu ministru, Arti Pabriku. Paldies. Paldies, kā jau tautā saka, nekad nav bijušo dažādās sfērās. Bet šajā konkrētā gadījumā šis pasākums jau nav par naudu. Vai precīzāk sakot, tas nav tikai par naudu. Tas ir par kaut ko vairāk. Un tieši dēļ šī par kaut ko vairāk es piekrītu Baško kungu uzaicinājumam šeit būt. Jo tas ir jautājums par brīvību, tas ir jautājums par privātumu, tas ir jautājums par mūsu tiesībām. Un ja es atceros to laiku, kad es vēl biju jauns students, tad es 80. gadu otrajā pusē gāju demonstrācijās pret padomju varu 2 iemeslu dēļ. Viens iemesls bija mūsu nacionālā neatkarība, valstiskā brīvība. Otrs iemesls bija mana individuālā brīvība un manas tiesības kā cilvēkam. Mūsdienu apstākļos, un es jums nesaukšu akadēmiskās atsauces, bet es pēc tam viņus varu iedot, mēs redzam, ka šeit Latvija nav izņēmums un ļoti daudzās valstīs, tā skaitā demokrātiskās valstīs, šīs individuālās brīvības tiek arvien vairāk ierobežotas un apcirptas. Kāpēc tas tā notiek? No vienas puses ir it kā daudz izaicinājumu, ar kuriem valdības netiek galā, bet no otras puses ir parādījušās jaunas iespējas. Un šīs jaunās iespējas ir modernās tehnoloģijas. Un šeit varbūt es vienu grēcīgu frāzi, iespējams, ka tā nebūs pēdējā grēcīgā frāze šeit, pateikšu, mums nevajag uzskatīt, ka valsts un ka valdība vienmēr ir mūsu mīļākais un labākais draugs. Jo vēsturiski skatoties, 1000 gadu valsts vadītāji ir bijuši tie, kas, protams, ir devuši daudz ko labu saviem iedzīvotājiem, bet tajā pašā laikā ir ierobežojuši viņas tiesības, darījuši daudzas lietas, par ko cilvēki nav bijuši priecīgi. Tāpēc jau attīstoties modernai politikas filozofijai, modernai pārvaldes sistēmai, arvien parādījās nepieciešamība un prasība ierobežot valsts varu cilvēku interesēs. Tā radās demokrātija un individu interesēs. Tā radās tā saucamā liberālā demokrātija. Un šeit
es tagad necitēšu tur John Stuart Millu no 1859. gada vai kādu citu, bet mūsdienu apstākļos mēs redzam, kādi riski parādās pat demokrātiskās valstīs. Mēs it kā, un viss tas notiek tikai mūsu labā. Tas viss, ko valdības dara, ko ierēdniecība dara, ir tikai jūsu visu labā, jūsu drošībai, jūsu pārliecībai un visam pārējiem. Ne jau kaut kas, lai jūs kontrolētu. Bet vienlaikus mēs redzam, ka Eiropas Savienībā parādās likumdošana par elektroniskās saziņas, teiksim, informācijas kontrolēšanu. Ko jūs plānojat rakstīt WhatsAppā vai kaut kur citur? Protams, tas ir paredzēts tikai tāpēc, lai izskaustu noziedzību. Tāpatās no vienas puses mēs visi zinām par šiem te negatīvajiem efektiem, ko rada sociātīkla un sociātīkla atkarība. Tā tiešām ir problēma, bet mēs redzam tagad Austrālijā notiek likumdošana par to, ka bērniem tiks liekta piekļuve sociālajiem tīkliem. Pretrunīgs jautājums, bet kā viņi identificēs, kurš ir bērns un kurš ir pieaugušais? Kā viņi kontrolēs to? Tas nozīmē, ka katram no iedzīvotājiem jau būs jāveic kaut kāda identifikācija. Un tad katram spēs izsekot. Un valdība, protams, to pamato, un valdības to pamato. Ka, mēs jau nevaram visiem uzticēties, un ir tie ļaundari tajā sabiedrībā. Bet, kā mēs zinām, valdību, birokrātiju, parlamentu un visu pārējo veido tā pati sabiedrība. Valdība ir sabiedrības spogulis. Ja jau sabiedrībā ir ļaundari, tad kāpēc, lai viņi nebūtu valdībā? Kāpēc, lai viņi nebūtu parlamentā? Viņi arī šeit ir. Līdz ar to, kas tad ir tas lielākais izaicinājums kopumā ņemot, ja tas ir par naudu? Es teiktu vairākas lietas. Pirmkārt, man ir tiesības rīkoties ar savu naudu, kā es to vēlos. Un man nav nevienam par to jāatskaitās. Otrakārt, es neuzskatu, ka kādam bankā, piemēram, ir tiesības man prasīt, ko es darīšu ar naudu, ja es viņu gribu izņemt no sava konta. Kāpēc man tas ir jāpaskaidro, kā tagad man to prasa? Treškārt, protams, ka šeit nav digitālās pēdas. Bet kāpēc, lai es kādam skaidrotu, ko es esmu nopircis? Jums tas patīk vai nepatīk? Man ir savs privātums. Tas ir tas, par ko jau 19. gadsimta vidū lielie filozofi iestājās. Tāpatās arī šī te finanšu disciplīna var būt maza lieta. Bet tad, kad es redzu mājās, cik man ir naudas, vai tas ir šitik vai tikai viena banknote, es sev varu vairāk ievērot, jo kartiņas jau es neredzu, cik es vienkārši viņu tērēju. Protams, ka tā ir pirmām kārtām personīgā autonomija. Jums nav jābāž deguns manā privātajā dzīvē, un tas ir viens no pamatprincipiem. Un tas, ko mēs redzam no mūsdienu, teiksim, politikas analītiķiem un cilvēkiem, kas par šo rūpējās, un es tam pilnībā piekrītu un esmu par to runājis jau vairākus gadus pēc kārtas. Mēs dzīvojam moderno jauno tehnoloģiju laikmetā, kur ir vairāk lielie izaicinājumi. Viens no tiem ir mākslīgais intelekts. Zinātnieki cīnās un savos prātos un mēģina saprast, vai tas mākslīgais intelekts būs tas, kas dominēs pār mūsu prātu, vai mēs tomēr viņu spēsim kontrolēt. Bet otra lieta ir tā, ka attīstoties šīm tehnoloģijām, valstī un kontrolas mehānismiem parādās tādas iespējas, kādas nekad cilvēces vēsturē nav bijušas vairāk. Un šeit, kā piemēram, nosaukšu vienu uzvārdu, varbūt tikai tas ir mūsdienu politikas pētnieks Džemijs Saskins, kurš saka, varbūt tādu, dažam tā liks varbūt nodarbēt, ja viņš saka, mums ir tiesības uz zinām pārkāpumu. Nav jums jāzina, kad es pārēju pie sarkanās gaismas pār ielai. Un kā Zvejselnieka kungs teica, katrs kaut ko ir pārkāpis. Bet modernās digitālās tehnoloģijas ļaus maksimāli kontrolēt pat šāda veida pārkāpumus. Protams, tikai jūsu labā, jo taču nevajag iet pie sarkanās gaismas pareizi. Un ja jau jūs to naudiņu esat izņēmis, kas tad vai tā tiešām grūti ir paskaidrot? Bet kāpēc man tas būtu jādara? Man ir tiesības nepaskaidrot un pasūtīt jūs 3 mājas tālāk, jo es rīkojos ar savu naudu, par ko es esmu nodokļus samaksājis. No šāda viedokļa skatoties, ja valsts kontrole iegūst, un ar valsts kontroli es saprotu iespējas valstī, iegūst šīs digitālās spējas, tad tas nozīmē, ka kontrolējot šo informāciju, viņai parādās absolūta vara pār mums, un mūsu privātums izzudīs. Un tas ir iemesls, kāpēc es esmu šeit, jo tas nav tikai par naudu, tas ir par brīvības ierobežojumu, un ja mēs šodien neiestāsimies par it kā šitādiem daļēji pat nevainīgiem ierobežojumiem, tad rīt jūs attapsieties totālā kontrolē bez jebkura privātuma un iespējām. Paldies, Pabrikungam.
Pabrikungs pieminēja vienu topošu likumprojektu Eiropas mērogā. Tas ir patiešām ļoti labu nodomu vadīts. Tātad tas ir, lai cīnītos pret bērnu seksuālu izmantošanu. Un šim te nolūkam ir paredzēts, ka tiks automatizēti skanēt viss teksta izziņas WhatsAppā, signālā, Gmailā, visās lielajās platformās, lai konstatētu nelegālu saturu. Jautājums tikai, kāpēc to neizmantot, kad radīsies vajadzība vēl kaut ko noskanēt? Kā piemēram, Kanādā pirms dažiem gadiem bija protesti pret Covid ierobežojumu politiku, un tiem, kas protestēja, tiem nobloķēja kontus, jo bija tāda iespēja. Kā nākamo runātājs aicinātu Saeimas deputātu un apvienotās saraksta valdes līdzpriekšsēdētāju Edgara Tavarkungu, lūdzu. Jā, paldies par šo uzaicinājumu runāt par šo tēmu. Bet, manuprāt, skaidra nauda, tā vairs nav tikai cīņa, es domāju, bijušajās postpadomju valstīs, tā skaitā Latvijā, cīņa pret ēnu ekonomiku un cīņa pret iespējamu noziedzīgu iegūt līdzekļu legalizēšanu. Mēs zinām, arī skaidru naudu var izsakot. Ja grib izsakot, šādas operācijas ir iespējamas. Es esmu pārliecināts, ka skaidrs naudas ierobežojuma mērķi ir gaužām vienkārši, pa ko jau arī daļēji arī šīs konferences rīkotāji daļēji runā par pilnīgu kontroli, par sabiedrības pilnīgu kontroli. Un jautājums, cik tālu mēs esam gatavi tam pakļauties. Un cik tālu mēs paši, katrs, tā skaitā arī politiķi, uzskatām, ka mēs esam valsts, neatkarīga, brīva, demokrātiska valsts, vai mēs tomēr esam sezonāla valsts. Es teiktu, ka uz šo jautājumu jāskatās tieši tā un nekā savādāk. Jo atceros, mums kāds kolēģis stāstīja, kurš neatkarības sākumā ārlietu ministrijā pārlasa dažādus vēstnieku reportus uz savu valstu galvaspilsētām. Vienā no ziņojumiem pēc okupācijas bija minēts viņa personīgais viedoklis vēstnieki, ko var gribēt, pasaules lielvaras nostājas savās vietās, un šīs Baltijas valstīņas tādas mazas sezonālas valstis vien ir bijušas. Un nereti uzdod jautājumu, kā šīs lielvaras šobrīd uz mums skatās, bet trakākais es bieži uzdod šo jautājumu, kā mēs paši uz šo skatāmies. Jo neviens cits šos likumdošanas normatīvus uz Saeimu neatnes, un neviens cits pa viņam nebalso, kā mēs paši. Mēs paši šajā nodokļu un nodevu likumā 30. pantā esam ielikuši šādu normu, un vairākums par viņiem nobalsojuši, 4 cilvēki nobalsojuši. Kurš cits to ir darījis? Kur mēs esam redzējuši šobrīd kāds sabiedrības piketus, pēdējos nopietnas piketus pie valdības vai pie Saeimas? Mēs atceramies es atceros arī Pabrikungs runāja šobrīd par šo brīvību ierobežojumiem. Es atceros arī Covid laiku. Ja kādam bija atšķirīgs viedoklis, tu esi tur pilnīgi, absolūti valsts ienaidnieks. Par kādu brīvību mēs runājam? Manuprāt, to brīvības sajūtu mums jau jācīnās, lai mēs atjaunotu to brīvības sajūtu un pārliecību, ka mēs esam brīva, neatkarīga, demokrātiska valsts, ka mēs paši sev ticam. Skaidra nauda zināms simbols tam. Bet ļoti atšķirīgs simbols starp bijušām postpadomju valstīm, kur daļai sabiedrības, ne visiem, daļai sabiedrības skaidra nauda asociēs iespējams ar noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanu, iespējams koruptīviem darījumiem vai naudas atmazgāšanu. Tāpat laikā valstīs ar sēnu demokrātiju un brīvību skaidra naudas simbols un pilnīgi cita asociācija. Gan Amerikas Savienotās valstis, pat Rietuma Eiropā daudz valstis, kur redz, kur uzņēmējiem ir skaidra nauda, tad prātā nenāk, tas varētu būt nelegālā ceļā iegūts. Pie mums daļai cilvēki ir pilnīgi cita asociācija. Respektīvi, mums pašiem vairāk ir jāskatās par normām, un mēs nevaram runāt, konceptuāli mainīt viedokļus tik bieži atkarīgā no tā, mēs atrodamies amatā vai neatrodamies amatā. Mēs bieži paši... Tāpēc, ka mēs esam valdībā, mums tur kopīgo mērķu labad ir jābalso par tādu likuma projektu, pilnīgi pretēji nekā mēs esam solījuši.
Nu, un tad, kad mēs jūtam, ka tuvojas vai nu vēlēšanas, tad mēs sākam iebilst un sākam parādīt, ka mēs esam atkal to liberāls vai konservatīvs vai tam līdzīgi. Tikai tāpēc, lai atkal pārvēlētos uz nākamo termiņu. Tā ir tāda melvošana pašiem sev un neticība pašiem sev. Un visticamāk tā ir tāda sajūta, kad mēs paši sev uzskatām vienkārši par sezonālu valsti. Un es domāju, ka šīs sezonālās valsts domāšana mainīsies laikam ejot, bet šobrīd personīgi, tas ir mans personīgais subjektīvais viedoklis, man liekas, mēs tādā apātijā esam iegājuši un neuzskatām, ka mēs paši varam parūpēties par savu valsti, redzot arī to, kas notiek pasaulē. Mēs gaidām vai no Briseles vēsturiski, esam gaidījuši no Maskavas, šobrīd mēs gaidām ziņas no Vašingtonas, vai tagad mēs nezinām, kurā pilsētā tuvākajās dienās notiks jaunas ziņas. Pašiem jāiestājas par savu neatkarību, brīvību, demokrātiju, cik vien tālu mēs varam. Visiem pilsoņiem, kas mēs šeit esam, liberālāki vai konservatīvāki, tā ir mūsu valsts un neko savādāk. Es pat šo nevaru pateikt. Šis konkrētais priekšlikums, manuprāt, bija muļķīgs, es par viņu nebalsoju. Tas, ko mēs esam runājuši ar saviem kolēģiem, es domāju, neviena frakcija, jau arī, paldies Dievam, vēlēšanas tuvojas, mēs redzam, kad mums izdosies, es domāju, vismaz noteikti dzirdot arī Krauzes kungu uzstāšanos, kad arī plašāk atbalstu iegūt, ka mēs tādu saprātu, vismaz pateicoties vēlēšanu tuvumām, es domāju, mēs vismaz daļēji pa kādu metru atgūsim, bet ilgtermiņā mums ir daudz vairāk un nopietnāk jādomā, un katram jāizsver, ko mēs ikdienā katrs darām, kā mēs komunicējam, gan politiķi, gan arī tie, kas komunicē ar politiķiem, ko mēs prasam pretim skaidru un tiešu valodu, nav ko baidīties, runāt un nebūt, atgriežoties pie tēmas skaidra nauda nenozīmē, ka tā ir koruptīva darbība vai naudas atmazgāšana, skaidra nauda, tā ir brīvība, valstī, finanšu institūcijai, valsts ieņēmuma dienestam, un vienai vadošai partijai mūsu valstī jādomā, kā mēs cīnāmies ar nelegālas naudas ieplūšanu ekonomikā, kas ir daudz lielākā apmērā, daudz bīstamāka. Tā skaitā arī par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem, kuri notiek no vienas valsts uz citu valstu dažādās kriptoformās, tiek pārskaitīts, jācīnās ar to, ar tāda mēroga korupcija, vienkārši jāliek mierā mūsu sabiedrības vismazāk aizsargātā daļa. Mēs šo jautājumu pārunājam gan vasarā, gan ar finanšu ministru, gan ar valsts ieņēmuma dienestu. Saņēmām apsolījumu veikt korekcijas ministru kabineta noteikumos. Šādas korekcijas vēl šobrīd neredzam, tā kā visnotaļ noteikti jau rudenī mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies. Paldies un neuzskatīsim savu valsti par sezonālu. Paldies! Paldies, Tauer kungs! Runājot par sezonālām valstīm, vispār par nodokļiem, var teikt, ka viena no pēdējo 200 gadu varenākajām valstīm vispār ir radusies nodokļu dēļ, vai, pareizāk sakot, netaisnu nodokļu dēļ. Kā nākamo runātāju es aicinu vietējās varas pārstāvu Rīgas domas deputātu Ēriku Stendzinieku. Labvakar! Man patīk tēze Tauer kunga, kad veselais saprāts pateicoties tojām vēlēšanām. Tāds citādi neeksistē. Kungi izteicās šeit par naudu, par personisko un kolektīvo brīvību. Es teikšu tā, pateicoties tehnoloģijām, bet ne tikai, tas vienkārši ir cilvēku dabā, ja tu esi pie varas, tu visu laiku testē, cik tālu tu vari iet un pašreizējās, tā kā likumdošanas vai varas, vai tā skaitā Eiropas attiecības ar individu var raksturot, kā es personīgi to izjūtu. Tās ir vardarbīgas attiecības. Tā ir, teiksim tā, velkot paralēles ar privāto dzīvi, ne manējo, bet kā gadās, tā ir varas greizsirdība uz individu brīvību, kas rezultējās izmisīgā, pastāvīgā, paniskā, pieaugošā kontrolē, kur tu biji, ko tu darīji, no kurienes naudu, kādā tiesībām. Man liekas, šitas izskaidrojums nav ticams. Skaidro vēlreiz, es neticu. Kamēr tev uzsit zilu aci vai aizved ar ātrajiem, kas valsts un individu attiecībās nozīmē, ka tev pratina un represē, bloķē kontus, kaut ko citu izdara, varbūt vēl smagāku.
Es uzskatu skaidro naudu par personiskās brīvības izpausmi. Es uzskatu to par godīgu un leģitīmu cilvēcisko, tai skaitā attiecību veidu. Ikvienā privātā saimniecībā sveiciens vidu vadītājai, ja? Ikvienā privātā saimniecībā, es jums atklāšu noslēpumu, ir 10, 15, varbūt 20 tūkstoši skaidrā nauda aiziet tikai tā. Malkai, krūmgriešanai, vistām, olām, burkāniem, zaļumiem, un jūs tur neko nevarat padarīt un nevarēsiet padarīt, lai kā jums to gribētos paveikt un mūs ierobežot. Kaut kā nesanāks. Un mēs maksājam nodokļus. Kāda ēnu ekonomika? Kāda ēnu ekonomika? Kurš pie pilna prāta vai arī bez prāta esošs kriminālo aprindu pārstāvs vai terorists lietos atslēgu vārdus, terorisms vai noziedzība vai pedofīlija vai vēl kaut kas tur sarakstē. Tie, kas to īsteno, viņi jums neparādīsies. Vienīgie, kas no jums saņems sitienas, tie būs normāli pilsoņi, indivīdi, iedzīvotāji. Līdz ar to es teiktu tā, pelēkā ekonomika daudzkārt ir izglābusi valsts, kā Grieķija grūtās situācijās. Tā ir vienīgā forma, vienīgais modelis, kas ir spējīgs valsts izglābt, tad, kad valsts gāžās kaut kādās pilnīgi citā līmenī. Ja, un pelēkā ekonomika, aploksņa algas atgriežas budžetā caur akcīzēm, caur PVN, caur Rimī, caur Statoil, caur komunālajiem maksājumiem. Vienīgais, kas neatgriežas, ir korupcijas nauda. Jā, sveiciens varai, ja? Kas nogulsnējās offshoros, kriptā, visur citur viņi nogulsnējās. Un maksājot nodokļus, uzskatīsim tā, kamēr mums te ikru lidotāji lidinās apkārt, kamēr mums tur ir Daugavā pāļi un tur mēs būvējam Rail Baltica par 2,5 reizes dārgāk nekā Igauniem, nodokļu maksāšana ir vispār ārprātīgs labas gribas žests, milzīgi pretīm nākšana, labas gribas izpausme no iedzīvotājiem. Sakiet viņam paldies, ka viņi vispār kaut ko maksā. Paldies, uz redzēšanos. Paldies, Tenziniņa kungs. Jā, lasot tās likuma anotācijas kā neekonomistam, varbūt tas nesanāk izsekot, bet arī klausoties tajās diskusijās, ir tāda sajūta, ka ēnu ekonomika, ja cilvēkiem viņu aizliedz ar kaut ko nodarboties valstī neredzamā veidā, viņi uzreiz automātiski sāks darīt valstī redzamā veidā. Nesaprotot, ka tas ir kaut kādā ziņā uzņēmēja darbība, ir kaut kāda brīvības rādītājs, šī te pelēkā uzņēmēja darbība. Bet labi, kā nākamo runātāju es aicināšu politiķi, kurš drīzumā plāno dibināt kopā ar dombiedriem jaunu partiju. Un tas būs jau 7. politspēks, kas ir pārstāvēts šodienas konferencē. Un tas ir biedrības austošā saule valdes priekšsēdētājs vēsturnieks Raivis Zeltīts. Lūdzu. Paldies Jāzepam. Es vēl domāju, vai pieminēt, un vai tas būtu bezkaunīgi, bet paldies, ka pareklamēji. Jā, ir tāds nodoms, bet ne par to šodien. Ar Jāzepu bieži domas atšķirās un citos jautājumos, bet es esmu konservatīvs cilvēks pēc pārliecības, un man liekas, konservatīvisma pamatformula ir, ja 1+1 ir 2, tad pie tā pieturamies, un tā ir platforma, uz ko vienoties. Es neteikšu, ka tas ir 3 vai 4. Šajā gadījumā, man liekas, tā patiesība diezgan acīm redzama. Te vairāk izskanēja varbūt tie individuālie aspekti, bet es tomēr pieminētu arī tādu kopējā labuma aspektu, arī to ēnu ekonomiku, ko minēja. Proti, kas ir labāk? Vai labāk ir cilvēku iedzīt ēnu ekonomikā, un bieži vien cilvēki tiek iedzīti ēnu ekonomikā, jo tiesu izpildītāji atņem līdzekļus, jo kāds nav atvēris vēstuli, kas pienāca Latvijā LV, ko neviens neredz, jo tas nav savienots ar e-pastu. Tātad tiesu izpildītāju kaut kādi faktori, līdzekļi tiek atņemti ļoti ar plašu vēzienu Latvijā. Bieži vien cilvēkiem atceramies dišķibeli vai lielo finanšu krīzi, kur daudz palika bez līdzekļiem, banku konti bija slēgti.
Un, vienīgais veids, kā viņiem izdzīvot, bija aiziet ēnu ekonomikā. Un no kopējā labuma viedokļa, kas ir labāk? Vai viņi tajā ēnu ekonomikā, viņi pelna, viņi nav nasta valstī, viņiem nav atkarību problēmas, viņiem nav visas citas problēmas, kas rodās, kad cilvēkam atņem jebkādus iztikas līdzekļus, kas īstenībā, ja par totalitārismu runājam, tad tas ir sliktāk nekā romiešu vergam. Šis status, ko ir iespējams cilvēkam, kurā viņi ir iespējams iedzīt ar mūsdienu tehnoloģijām, kā jau šeit minēja, atņemot jebkādu norēķināšanās iespēju. Tātad, droši vien labāk, lai jau ir tajā ēnu ekonomikā, nav nasta valstī, un nodokļus jau nomaksās tieši tā, caur patēriņu nodokļiem, un vismaz valstī kaut kas atgriežās. Un pēc tam jau cilvēki jau grib legāli strādāt. Neviens negrib strādāt ēnu ekonomikā, jūs paši saprotiet taču. Tā kā tas par to kopējo labumu. No kopējā labuma viedokļa tas nav valstiski, ja mēs valsti uzskatām par tautas organizāciju kopējam labumam, nevis birokrātisku mehānismu. Birokrātijai process ir mērķis, protams, un tur nekā dziļāk jēga varbūt nav jāmeklē. Varbūt tā ir arī mūsdienu totalitārismu būtība. Nav idejas šim te lienošiem totalitārismam, ir process. Bet, ja ir mērķis, tad varbūt tas ir tas datu aspekts. Var izsakot, var datus nodot, tie dati ir bankām, tie ir korporācijām un, protams, no tiem var daudz ko izsacināt. Dati ir lielākā vērtība, mūsdienās galvenā valūta ir dati. Un tas, protams, dod šos datus. Un, protams, jau arī minētais drošības aspekts. Šodien pat vēl palasīju tādu bukletiņu, 72 stundu bukletiņš, ko darīt krīzes apstākļos, un tur ir minēts, vajag skaidru naudu somā glabāt. Protams, tur nav minēts par 750 vai 1000 vai 2000, bet, ja tas viss virzās, tā kā te no Rietumu bankas vienas augstas amatpersonas izskanēja, ka Latvijai jākļūst ir par bezskaidrās naudas valsti. Tādas idejas jau ir gaisā. Un pēc vēstures pieredzes idejas ir gaisā, tad viņas materializējās kaut kādā. Līdz ar to ir baigi svarīgi tās sliktās idejas norakt saknē. Un paldies Jāzepam, ka pulcē mūs te šodien. Un es domāju, ka es ceru, ka mēs esam palīdzējuši šo ideju norakt. Ir īpaši, kā teica priekšvēlēšana laikā, tas ir tas brīdis, kad ieklausās. Tā kā ļoti labs brīdis. Paldies. Paldies. Aizmirsu, ko es gribēju teikt, tāpēc došu vārdu uzņēmējam Viesturam Tamužam. Lūdzu. Labdien! Varbūt man runa drusku atšķirsies no visām citām šodien. Un es gribēju parunāt par skaidru naudu tādā griezumā kā izsakošana un novērošana. Un sākšu ar to, ka mums vispār pašlaik ir 3 identitātes, kas mums kā cilvēkiem ir. Mums ir fiziskā identitāte, tas ir acīm redzam, mūsu izskats, mūsu pirkstu nospiedumi, mūsu radzena un tam līdzīgi. Mums ir sociālā identitāte, vārds, sociālais numurs, adrese, bankas konts un tam līdzīgi. Un tagad arvien vairāk izvēršās arī mūsu digitālā identitāte. Un tas, ko vara, es nezinu, cik lielā mērā tas pagaidām attiecās uz Latviju, bet, piemēram, Ķīnā to var redzēt jau ļoti lielā mērā. Tas, ko vara mēģina darīt, viņi mēģina sasiet cieši kopā šīs 3 identitātes, tādējādi radot pilnīgu un visaptverošu izsakošanas iespēju. Piemēram, fizisko un sociālo identitāti, tas jau tā kā sen ir saistīts kopā. Pasē tur bija bildīte, tagad agrāk krimināla noziedzniekiem vajadzēja pirkstu nospiedumus atstāt, tagad visiem jāatstāja pirkstu nospiedumu un viņi biometriskajā pasē. Un līdz ar to sociālā un fiziskā identitāte mums jau ir saistīta. Ar katru gadu arvien vairāk mēs atstājam lielajam brālim arī savu digitālo identitāti. Kontaktus, sarakstī, vājības,
Katram ir līdzi šis aparāts, tur pat nevajag aprots uz kājas. Pietiek ar to, ka mēs viņu nesājam līdzi, un tā izsakošana notiek gandrīz pilnīgi. Un ir jāpieņem tas, ka cilvēki, kurus mēs neesam autorizējuši to darīt, ļoti iespējams veido mūsu kaut kādu pilnīgu profilu, kurā ietilps visas šīs 3 identitātes. Protams, viedpulkstenis vēl papildus dod informāciju par mūsu fizisko varēšanu un banku pārskaitījumu un kredītkaršu maksājumu, kā jau tas vairāk kārt tik minēts, par mūsu tā kā pārējām vājībām vai kas tur būtu. Tāpat arī Rimī kartes, Maksims depo atlaižu kartes un tam līdzīgi. Labi, un tad ir tālāk mēs nonākam pie tām tehnoloģijām, kas mūsdienās attīstās tik strauji. Novērošanas kameras. Mēs redzam arī tajā pašā Ķīnā. Viņas spēja atpazīt pilnīgi visus cilvēkus. Pēc sejas viņas spēja atpazīt pilnīgi visus cilvēkus. Pats nesen, pirms gadiem bija Ķīnā. Un tā sajūta ir tāda, ka tev visu laiku ir kamera, visu laiku ir izsakot. Vai tas tā ir Latvijā? Es domāju, vēl nav. Vai tas tā būs? Es domāju, ka būs. Un skaidra nauda līdz šim atstāja tādu nelielu mazu spraudziņu tajā privātumā. Mēs pa skaidru naudu varējām kaut vai nopirkt žurnālu. Un tā īsti neviens nevarēja saprast, vai tas ir šaha žurnāls vai, piemēram, žurnāls ar plikām meitenēm. Jo tas bija par skaidru naudu. Ja tas ir par kartiņu, tad protams, ka to var izsakot. Un tādēļ mans arguments ir tāds, ka šī skaidras naudas izskaušana un arī šī te Eiropas ierosinātā CBDC, Central Digital Bank Currency, ieviešana, viņi paredzēti tikai tādēļ, lai pastiprinātu kontroli pār mūsu personīgo dzīvi un padarītu šo kontroli pilnīgu. Un, protams, paldies Jāzepam, mums ir jācīnās pret šiem centieniem, bet atklāt sakot, es diez kā neticu, ka mēs izcīnīsimies. Atklāt sakot, es ticu, ka arvien vairāk un vairāk tā skaidrā nauda mums tiks atņemta un mūsu privātums arvien vairāk samazināsies. Un to baiso privātumu zaudēšanu pirms 20 gadiem pamanīja tādi talantīgi programmētāji, kuri sev sauc par kiberpunkiem. Un viņi teica, ja neko citu nevar darīt, tad šifrēsim. Šifrēsim mūsu sarakstes, šifrēsim mūsu norēķinus, tā, lai tikai mēs zinām šifru un lai mūsu saņēmēji zina to šifru. Un tad neviens cits nevarēs iejaukties. Un starp citu, ļoti veiksmīgi tas ir izdevies kaut vai WhatsApp un Telegram sarakstēs. Vismaz pašlaik viņās nevar iejaukties. Kā tas būs, tās ieceras jau ir, ka vajadzētu tur varēt iejaukties. Bet augstākais sasniegums šiem kiberbanku kustībai ir Bitcoins. Un Bitcoins ir norēķinu veids, vērtības pārnešanas veids, kur, ja lietotājs pats to nevēlas, viņš var vērtību nodot citam pilnīgi anonīmi, pilnīgi un absolūti anonīmi. Protams, viņš var arī deklarēt, ka viņš to dara, bet viņš to var izdarīt arī pilnīgi anonīmi. Un tad, ja mums pilnībā atņems to skaidro naudu, tad mums vienmēr ir izeja Bitcoins. Un tāpēc es aicinātu jūs jau šodien papētiet, kas tas Bitcoins ir. Varbūt palasiet grāmatu Bitcoins vienkārši. Tur 10 stundu laikā izlasīsiet un jums viss kļūs skaidrs. Paldies par uzmanību. Paldies, Tamuškungs. Šoreiz pierakstīju, lai neaizmirstu. Tamuškungs mēģināja ilustrēt to punktu, kad tas viss sākās. Man kāds nesen pastāstīja, ka Jordans Petersons esot norādījis, ka tas sākās ar lidostām, tā ka jums palūdz novilkt kurpes un pacelt rokas. Un vēl viena lieta, kas ir svarīga šovakar pateikt, ir, varbūt rodas tāds iespējas, bet es domāju, Raivis Zeltīts ļoti precīzi pateica, ka tas runa ir par dabisku, birokrātisku procesu, bezmērķīgu procesu, kurā katrs tā dalībnieks vienkārši dara savu darbu, cenšas pēc iespējas labāk izdarīt darbu.
Un te nav runa par kaut kādu vispasaules vai vienalga zemāka līmeņa sazvērestību. Tie visi cilvēki, kas piedalās šīs visu redzošās valsts veidošanā, ir ar labiem nodomiem. Bet tās ir manas domas tikai, kā nākamo runātāju aicinu Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības padomes priekšsēdētāju uzņēmēju Aigaru Rostovsku lūdzu. Labvakar, cienījamie klātsošie, labdien! Pirmkārt jau paldies Jāzepam, ka es tiku uzaicināts, bet tad, kad Jāzeps uzvanīja, es, protams, piekritu, un es šeit vairāk tiešām neuzstājos kā LTRK amatpersona vai prezidents, bet vairāk kā privātpersona, jo tā ir sanācis, ka man faktiski brīvība ir tāda man galvenā vērtība, un, protams, jau te kolēģi viens otrs minēja, tā skaitā barikādas, kad man bija apmēram 20 gadu, varbūt es daudz ko neapzinājos, bet es arī šeit nācu vecrīgāk gan pie ministra kabineta barikādēs, un tā mana doma, kā cilvēkam bija tieši tā, es gribēju dzīvot brīvā valstī, lai es varu ceļot, lai es varu brīvi izpausties, nenodarot, protams, citiem pāri, bet lai man neviens neierobežo. Un tā teiksim, jebkura situācija, kur kāda brīvība tiek ierobežota, vienmēr iestājos par brīvību. Te tik minēts dažādas epizodes, un man personīgi šī laikā, kad jau Latvija atguva neatkarību, vairāk ar tādiem totalitārismu elementiem es saskāros Covid laikā. Un es arī publiski teicu, un arī šeit man nav, kas saka, droši pateikšu, es biju viens no tiem, kas neizmantoja šīs te Covid podas, kā viņas sauc, un, protams, es izjūtu dažāda veida represijas, un es pilnīgi sajūtu, kā daudziem politiķiem, ierēģiem, visādiem ir pilnīgi cita vibrācija, un viņi vienkārši ar kaifu mēģina ierobežot. Un es atceros, respektīvi, arī tur, sieva tur dabūja to infekciju, un man arī bija tur tas pozitīvais tests, un tas sākās, atbrauc mājās, tie visi zvan no tām institūcijām, ja tu nevari to, tu nevari šito, ja tu nevari ārā iet, un ko tu nevari, tā kā es pilnīgi saprotu, kad tikko, un daudziem liekas, ka mēs dzīvojam brīvi, un ka tas ir garantēti, respektīvi, pievienojoties šai tēzei, kad vienkārši par brīvību ir jācīnās katru dienu, jo pretējā gadījumā tā brīvība tiks atņemta. Ja? Un tieši tā, kad manā sapratnē ir tā, brīvas valsts pamatā ir tieši brīvs cilvēks. Tas ir tā par to personisko lietu. Tagad runājot par biznesu un ekonomiku. Ja? Vienkārši manā skatījumā, un es zinu, kad viss tas stāsts, arī tur tā skaidrā naudas ierobežošana, vien tiek stāstīt, ka tas tur daļa no ēna ekonomikas apkarošanas. Un manā skatījumā ar šo te stāstu faktiski valsts vara parāda absolūtu nespēju pacelt ekonomiku daudz lielākā apjomā, jo šeit tur ir tās aplēses, teiksim, tur visiem cilvēkiem tagad ierobežos to skaidro naudu, varēs iekasēt tur, nezinu, kaut kādu miljonu vai dažus miljonus, ja? Bet patiesībā, ja mēs paskatāmies kaut kādā Baltijas valstu kategorijās, mūsu kaimiņi ir ekonomikā mums priekšā jau gaisa gabalu. Un ir divas centrālās pazīmes. Tas ir investīcija piesaiste un daudz lielāks eksports. Respektīvi, ja tas fokus būtu šīm lietām, samazināt to vaiprātīgo birokrātu, izdarīt citas lietas, tad piesaistot investīcijas, palīdzot Latvijas uzņēmējiem daudz straujāk eksportēt, mēs nevis dažus miljonus iekasētu, mēģinot tērēt milzīgas resursus, bet mēs varētu miljardus iekasēt tā kā to dara lietuvieši un igauni. Otra lieta. Šis te faktiski vēl viens tāds ekonomikas elements. Latvijā aptuveni 5000 uzņēmumu samaksā apmēram 90% no nodokļu maksas. Un, ja mēs runājam globāli, tad faktiski mazā biznesa uzdevums nav, vai vispār privāto norēķinu uzdevums nav samaksāt valstī nodokļus. Nodokļus jāmaksā ir lielajam biznesam un vidējam biznesam. Mazā biznesa un privāto aktivitāšu galvenais uzdevums ir sociālais aspekts. Respektīvi, lai cilvēki var izdzīvot, lai var pabarot savas ģimenes, ja, un nesēdēt valstī uz kakla. Ja. Un tā ir, es to saucu par rērismu, to ideju, vienkārši visu laiku, mēģināt atņemt no mazajiem. Un pēdējais tātad bija krīzes laikā, te jau tik minēta Grieķija, bet arī Latvijā mēs savulaik izveidojām pēc mūsu iniciatīvas šo saucamo mikro uzņēmumu nodokli, kas pēc tam tika faktiski iznīcināts.
To lietoja, un tas bija tieši krīzes laika produkts. Es personīgi saņēmu no Eiropas komisāra vietnieka apbalvojumu Latvijas saņēmu. Tas bija labākais krīzes risinājums Eiropā. Mums LTRK namā ir tā balva, pēc tam Reiras un draugi to visu iznīcināja. Un noslēdzot, es pateiktu tā, mēs laiks sakam, klausties. Jo, piemēram, man, protams, kad ir karte, banka norēķina skaidrā nauda, jā, bet tāds elementāra lieta, jā, jo man fascinē, kad politiķi ierēģis laik cīnās ar sekām. Mēs sakam, klausties, uztaisiet kontu, piemēram, auklī te jau, kas saka, Ēriks stāstīja, ja tur visi tie norēķina. Uztaisiet kontu, ka es varu savai auklītai vai pa pļaušanu vai, nezinu, pa kaut kādu frizieru pakalpojumiem samaksāt kontā, paņemiet 10%, vairāk nevajag 10%, un tā nauda aizies valstī. Tad elementāra lieta, tad vienkārši tas dabiski samazinās šos te izdevumus, bet valsts nav spējīga šo lietu, un viņiem tur finminā, un kur idejas, ka liktos viss nodokļus. Tā kā vēlreiz paldies, ka atnācāt, un skaidrs, ka pa brīvību ir jācīnās katru dienu, un kamēr būs brīva pilsoņi, tikmēr būs brīva valsts. Paldies! Paldies, Rostovska kungs. Šie te aktīvie jaunu ierobežojumu un normu ieviesēji bieži nesaprot to uguni, ar ko viņi spēlējas. Runa jau nav tikai par konkrētiem ierobežojumiem, konkrētām prasībām, kas tiek likumos iestrādāts. Runa ir, bieži vien notiek balansēšana uz patiesībā demokrātijas graušanu. Es paskaidrošu. Demokrātija nav vienkārši vairākuma vara. Demokrātija ir piekrišanā balstīta leģitimitāte. Tātad demokrātijas vairākuma varas lēmumi ir balstīti vairākuma piekrišanā, nevis piespiešanā. Tajā brīdī, kad vara sāk ar savu demokrātisko mandātu piespiest sabiedrību, viņa faktiski grauj demokrātiju. Un tagad uzklausīsim vēl divus cilvēkus pavisam no citiem darbības laukiem. Un kā pirmo aicināšu ģitāristu un komponistu Aivaru Hermani. Lūdzu. Sveicināt. Protams, ir diezgan dīvaini, ka es te tā stāvu un te kaut ko stāstīšu jums pēc vislielo ekonomistu un deputātu runām un tam līdzīgi. Bet es uz šo lietu varu paskatīties nedaudz varbūt tādu nākotnes perspektīvu. Tās problēmas mēs visi zinām, kādas ir. Bet jautājums ir vienmēr galvenais, ko darīt. Man vairs neko daudz nedarīt. Man ir 70 gadi, man ir jārūpējās par kapu vietu, teiksim, ko man mazbērni ēdīs, kas manas vairs nebūs. Ja. Bet es bez šīs darbības kā muziķis, es diezgan daudz nodarbojos ar uzņēmēju darbību un faktiski bijis arī šaubiznesa konsultants. Ja, tā. Un, kas kā publiski ļoti maz zināms, bet Arēnas Rīga, Excelis ir mans roka darbs, viņi strādāja plusiem un man rādās joprojām strādā plusiem vēl. Un es arī uzstādīju to menedžmentu tādā veidā. Un tam līdzīgi tāpat tās Liepājas koncertzāle, arī Liepājas Putvējiņi, ja, un darbojoties šajās nozarēs, kas absolūti māksla nekāda sakara nav, tur notiek mākslinieces darbības. Es diezgan daudz sekoju līdzi dažādiem datiem, ja, socioloģijai un dažādām likumsakarībām un tam līdzīgi. Jo es esmu vienmēr bijis arī mākslā, brīvmākslinieks. Es nekad no valsts un pašvaldībām neesmu saņēmis nekādus grantus, no kultūra kapitāla fonda nekādus grantus. Un tas ir principi jautājums, ja, kāpēc, jo es vienmēr gribēju pierādīt, ka es esmu brīvs cilvēks un es varu pats nopelnīt savu iztiku un uzturēt savu ģimeni un šādā veidā darboties, kas būtu tikai normāli. Un lasot lekcijas konservatorijā, es parasti pirmajā lekcijā, tas bija konkrēts gadījums, pirmajā lekcijā es veids tādu aptauju, lai saprastu apmēram, ko tie bija maģistri. Ja. Ko viņi domā, apmēram, kā viņi uztver pasauli un tam līdzīgi. Un es viņiem teicu, iedomājieties, ka jūs tagad, šis ir mūzikas menedžmenta, kā saka, lekcija, un jūs gribētu taisīt kādu pasākumu pašu, savu, jeb kādam citam un tam līdzīgi. Un jums, protams, jūs bez naudas to nevarat izdarīt. Un tikai viens no 20 studentiem, un tie pieauguši cilvēki, maģistri, ja, 25 gadu līdz 30, tikai viens bija gatavs ieguldīt savu naudu, jeb
uzņemties saistības, aizņemties naudu. Un visi pārējie cerēja uz kultūra kapitāla fondu, uz kaut kādiem pašvaldību grantiem un ko tik vēl nē. Nu, un kas tas faktiski ir? Viņi ir marksisti. Viņi paši to nezina. Viņi nezina, kas ir Marks, protams, bet tas ir šādi. Un es domāju, tā ir tā lielā problēma, ja mēs runājam par kaut kādu nākotni. Nu, kāda mums ir diža nākotne varbūt, ja mēs 1,2 bērni dzimst, ja, vienai sievietei pēdējā pusgadā. Ja, tā tad, nu, tas ir 3 cikli, ja, un tad būs himna un karogs būs, bet latvieši nebūs vairāk, te kāda cita noteikti šiverēsies. Mošais cels, ja, nezinu. Un, bet ja mēs neko nedarīsim, tikai runāsim par to, ka viss ir slikti, tad nekas jau pats par sevi nenotiks. Kaut vai mazumiņu kaut kādu vajag izdarīt. Kaut vai es nosaukšu piemēru, bišķi palepojoties. Mēs ar Raču, tas, kas bundzinieks un tam līdzīgi, pa Covid laiku, kad nekas cits, ko darīt nevarēja, jo valsts mums aizliedz uzstāties, zinām, iemeslu dēļ, tam līdzīgi. Mēs panācām saimnieciskās darbības norēķina konta atvēršanu, līdzīgi kā Igaunijā jau 2 gadus iepriekš bija. Reiris pēc tam brīnījās, ka kā tad tā ir sanācis, ka šitā no sākumā tur, protams, bija viss pret, bet tas konts darbojās. Un te kungs, tu man teici, ka vajadzētu tāds konts ir. Jā, viņš jau darbojas 3 gadus. Saimnieciskās darbības norēķina konts, es palieku privāta persona, ir 25%, nevis 25,5%, ja, kā mums tagad valstī. Un šādā veidā man ar vidu vairs nav nekāda darīšana, jā, bet tas ir kādam jāizdara. Vienkārši jālobē, jāņemās, jo pats par sevi nekas nenotiek. Un teikt, ka viss ir slikti, tad mēs arī paliksim ar himnu un karogu, bet tie nebūsim mēs. Paldies! Paldies, Hermaņ kungs. Es varbūt paskaidrošu, kāpēc mēs saucam arī nepolitiķus. Es uzskatu, ka politiskajā procesā piedalās ik viens, kuram ir ko teikt par sabiedrības organizāciju. Un politiskajā procesā mēs izkāpjam no savu personīgā un runājam par vispārējiem principiem, kas būtu sabiedrības stāvoklī labāk regulējoši. Un mūziķiem, es nezinu, pirms kādiem 30 gadiem, varbūt senāk tas bija, mūziķi spēlēja diezgan lielu lomu nacionālos procesos. Un pēdējo laikā, jā, varbūt viņi visi ir aizgājuši uzņēmēju darbībā. Bet viņus tā retāk dzird izsakāmies svarīgos brīžos par svarīgiem jautājumiem. Viens no tādiem cilvēkiem, un manā skatījumā man personīgi noteikti lielākais varonis, visdrosmīgākais ārpus politikas stāvošais cilvēks ir pianists Vestards Šimkus. Lūdzu. Labvakar. Paldies Jāzepam par uzaicinājumu. Ir diezgan interesanti tagad kāpt uz skatuves un ko runāt pēc tam, kad visi pārējie šī vakara runātāji jau ir pateikuši tik daudz, tāpēc man nekas cits neatliks, kā pateikt maz. Un vien dažas pārdomas par brīvību. Brīvība pastāv neatkarīgi ne no kā. Un tā pastāv ne tikai kā ideāls, bet tā pastāv arī kā iespēja ikvienam no mums to izvēlēties, ik brīdi. Atšķiras tikai tas, cik augstu cenu mums varbūt vajadzētu maksāt, un var nākties maksāt par šādas izvēles izdarīšanu. Cenu maksāt tiem, kurus mūsu brīvība biedē. Brīvība nav mainīgais lielums, kuru varai būtu tiesības pielāgot tā brīža politiskajām, ideoloģiskajām vai sociālajām aktualitātēm. Brīvība ir nemainīga vērtība, kuru mums nav devusi neviena pasaulīga vara, bet kuru ikvienai varai ir pienākums nodrošināt. Bez tam arī brīvība ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem, lai cilvēks spētu rīkoties labi un likumiski, jo tikai brīvprātīga izvēle rīkoties labi, godprātīgi, ir ikviena tikuma pamatā. Cicerons ir rakstījis, ka labi darīts var būt taisnīgs tikai tad, ja tas tiek darīts brīvprātīgi. Sabiedrība parasti savu brīvību zaudē pamazām, soli pa solim, varai allažu aizbildinoties ar rīkošanos sabiedrības labā un biedējot mūs ar potenciālajām brīvības neierobežošanas sekām.
Tas ir efektīvs paņēmiens, kā pārliecināt vairākumu par jaunās kārtības nepieciešamību, lai cīnītos ar dažādām reālām un arī netik reālām problēmām. Atcerēsimies tikai to, ka šādi zaudētu brīvību ir ļoti grūti atgūt. Un dodot varai tiesības aizvien vairāk kontrolēt mūsu personīgo dzīvi, mūsu skaidrs naudas darījumus, mūsu runas, mēs nonākam paradoxālā situācijā, kad brīvība tiek aizvien vairāk mazināta, lai to it kā nosargātu. Taču atcerēsimies, ka ja mums nav brīvības runāt skaidru valodu un rīkoties ar skaidru naudu, tad mums brīvības nav vispār. Un tas savukārt nozīmē, ka nākotne mums noteikti sagādās vēl aizvien jaunas un jaunas iespējas pierādīt, kāpēc tieši mēs esam tie, kuri nekad negrasās atteikties no savas brīvības, nepiekrist. Paldies jums! Paldies Šimkus kungam! Un tagad mēs to pirmo runu apli esam noslēguši, un tagad būs iespēja, uzklausīsim 4 replikas no klausītājiem, bet daudz striktāks laika limits 1 minūte. Un Roberts, vadītāja palīdzēs ar mikrofonu. Tātad, reku ir 1 roka, pēdējā rindā, reku būs 2 roka. Un es gribu atgādināt, ka te nebūs jautājumu un atbilžu režīms, tā kā mēs mēģinām izteikties paši par sevi un mēģinām aizstāvēt kaut kādu pozīciju. Ja? Un runātāji varbūt būs pēc tam repliku aplis tūlītās, bet tagad uz jūsu konkrētiem jautājumiem neatbildēs. Tātad minūte katram, lūdzu. Minūte ir ļoti īsa lieta, un tas, ko es gribēju noteikti vēl pateikt, pa ko šeit nebija runāts, ir, ja skaidra nauda ļauj brīvi cilvēkam palīdzēt kādam citam cilvēkam. Un tas ir iespējams šis te gadījums, kur es gribētu 5 eiro personiski iedot tev par šo organizāciju. Un lai lietas izplatās, un tā ir skaidra nauda apzināti, jo tu man tur iepriekš teici, tu tur var pārskaitīt un ko tur, bet redzat, tā bēda ir tā, kad es pārkāpšu to minūti. Ja? Es pārkāpšu to minūti, jo tavs jautājums, un ir ļoti daudz cilvēki, kuriem ir ļoti maz naudas, un valsts nav noteikusi iztikas minimumu, zem kura nebūtu nodokļi. Tātad, ja ir iztiks minimums un nav nodokļu, tad cilvēks dabū naudu patiešo, ja viņam iemaksā, es vēlos viņam palīdzēt, es viņam samaksāju patiešo, viņš saņem visu. Ja es tam cilvēkam, kam es vēlos palīdzēt, maksāju caur pārskaitījumu, tad valsts atvelk nodokļus, viņš dabū daudz mazāk, kaut gan valstī vajadzētu rūpēties, lai tas cilvēks dabū pilnīgi visu, jo viņš ir zem iztiks minimumu. Tātad, paldies. Šeit bija 2. rindā. 2. rindā. Robert, šeit. No rokas, jā. Piedošana, es pateikšu par naudu. Jā, visi, kas vēlas atbalstīt konferences rīkošanu, tur ir links mūsu kontu. Jā, starp citu, komentējot to, ko Hermaņa kungs teica, arī mēs esam pret sociālismu un mēs neviena konference nav rīkota ar valsts finansējumu. Un tā mēs arī ceram turpināt. Un tagad nākamās replikas. Jā, man tikai viens priekšlikums. Paldies rīkotājiem par šo pasākumu, bet man ir jautājums un priekšlikums. Jūs ziniet, ka drīz būs nodoklis par deguna garumu jāmaksā, jo jūs neesiet pamanījuši, ka ir nodoklis par elpošanu, par jūsu radītajiem izmešiem. Un nevienu neuztrauc Latvijas. Es novērojos, ka katru nedēļu Ķīna un Indija uzbūvē vienu ogļu atomelektrostaciju, bet Latvijā mums tagad mērīs katra cilvēka izmešu
Un arī gotiņi, kas pensionāram laukos būs, ko viņš tur darīs. Tā kā vajadzētu padomāt, vai tas ir individuālismu un brīvības aizskarums vai nav. Paldies! Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Jā? Man būs priekšlikums. Visi šeit klātesošie saimnes deputāti, ministri, valsts iestāžu darbinieki, es tā skaitā, rīt uzrakstam iesniegumu, ka mēs gribam saņemt algu skaidrā naudā. Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Jā, lūdzu, tur aizmugurē. Vakar. Lasiet Orvelu. 1984. Ļoti labs starts. Paldies. Paldies. Vēl kāds no tiem, kas nerunāja? Šeit priekšā 3 vārdus. Surveillance in China. YouTube. Paldies. Un tagad vai kādam no tiem, kas jau runāja, ir varbūt kāda noslēdzoša replika, ko pateikt? Nebūs. Labi. Paldies, dāmas un kungi, kā atnācāt. Un Gunter Vītol, jums sakāmais? Labi, 1 minūte, ja? Nē, ļoti īsi. Man ir liels prieks, ka te ir acīm redzami ļoti inteliģenti cilvēki, un es vienkārši gribētu izteikt vēlējumu, lai mūsu būtu vairāk, un lai mēs varētu savā starpā vienoties kaut kā un izdarīt kaut ko šīs valsts labā. Paldies! Paldies! Un ar to arī šī vakara oficiālā daļa ir beigusies. Tagad varat vēl pusstundu šeit grozīties un veikt skaidrs naudas darījumu savā starpā. Vīns šoreiz nav, kafijas nav, uzkoda nav. Tāpēc, ka nav sociālisma. Jā. Paldies!